visi gatavi un saku jums priecīgu labdien, labvakar, labrīt, bet tepat laikā nedaudz bēdīgu, jo es ticu, ka jums bija ļoti noderīgi skatīties visas iepriekšējās vloga epizodes, kuras mēs veidojām sadarbībā ar biedrību Ogli un mūsu atbalstītājiem Narvesen, un šodien ir pienākusi, es saku, ka šīs sezonas vai šī laika posma pēdējā epizode, kurā mēs atkal runāsim, protams, par vīriešu spēku, izturību, pateikšanu jā, vairākoties citiem un arī sev, atteikšanos no vārdiem nē, es nevaru, man ir jābūt tur, kur ir jābūt, man patīk šī te zvaigžņu prožektori, aplausi, slava, un nekad tas nebeigsies, bet kādā brīdī tas kaut kad arī beidzas. Un parunāsim par to, cik ir viegli vai grūti būt spēcīgam, un ne tikai pašam priekš sevi, bet arī priekš citiem, ka citi no tevis gaida, ka tu joprojām būsi vienmēr jauns, vienmēr varošs, ātrs, precīzs un spēcīgi populārs, uzvarošs. Šajā pēdējā epizodē pie mums ciemos ir kapteinis ar lielo burtu, Latvijas basketbola izlases, neteikšu bijušie nekad nav, vienmēr esošie, bet spēlētājs ar vislielāko valstsvienības spēļu aizvadīto pieredzi Eiropas čempionātos un valsts kreklā. Ar kapteiņa godu Jānis Blūms ciemos pie mums. Sveiks, Jāni. Sveiks. Čau, kā tev iet? Neko, tikko pēc treniņa. Nē, no treniņa mēs tev izrāvām. Izrāvām no treniņa. Bet tā, ka šobrīd kā VF valdes padomas priekšsēdētājam un tā kā šī te visa, nesaku, ka smagā nasta ir smagi patīkamā nasta. Neko 4. gadu jau, jā, esmu VF sistēmā pēc karjeras, tā kā jā, kaut kādi citi projekti un visu laiku kaut kāda kustība ir. Ja, tā kā profesionālais sports beidzies, bet sportā es palicis kā funkcionārs, jā, un darbojos, ja, tā kā, nu, jā, ir. Bet tad to saki tā kā ar lieliem kaplagu burtiem, boltā ierakstītiem, ka profesionālais sports ir beidzies. Prasu tev to, kāpēc. Jo vlogu pirmajā epizodē es neprovocēju viņu. Mēs runājāmies ar Kasparu Dauguviņu. Jā. Zini kā, es droši vien, ka speciāli, zinot, protams, arī aizkulises un kaut ko vairāk, ko nevar stāstīt, tomēr par to, ko viņš teica, tā kā ieliku daudz punktu. Kaspars varētu, viņš 4 gadi jaunāks, viņš varētu atgriezties. Viņš varētu atgriezties tajā Latvijas čempionu hoķī. Es domāju, ka un runa nav par Latvijas čempionu. Runa nav par Latvijas čempionu. Viņš vēl nav pēdējo spēli nospēlējis. Es esmu pēdējo spēli nospēlējis Saldo, man bija atvada spēle, tā kā man patīk tas, ko es tagad daru, un man liekas, ka es tādā īstā vietā, es sevi atradu kaut kādā ziņā. Es jau sākumā minēju, un tas, protams, ka stāsts lielā mērā bija arī par tevi, par šo slāvu, uzmanību, uzvarām, apbrīnošanu, iedvesmošanos, motivēšanu citiem. Bija foršs laiks. Jā, nosacīt foršu. Visi jau forši izstāstās bildēs un visur tur, bet aiz muguras jau nav tik forši. Aiz muguras ir arī depresija, aiz muguras ir kaut kādi kašķi, tur aiz muguras ir diezgan tāds smags stāsts pa lielam, jā, jo tikai mēs jau redzam Instagramā vai spēlēs vai visur, bet profesionāls sportists reāli katru dienu cīnās ar pressure, es tā teikt, jā, jo tev visu laiku ir pressures, tev jābūt labākam savā komandā, pa vietējo spēlētāju, ja tu spēlē ārzemēs, jā. Tev ir ģimene noteikti, vai draudzene, vai kas, tev tur arī jābūt, pēc sliktām spēlēm tu atnāc, nevar tur lamāt vai ko tur, bet bieži vien sanāk kādam, jā, un visu laiku tad tev ir nauda, ka tu vari aiziet vienkārši nopirkt mašīnu, kad tu gribi, jā, tad kaut kādā brīdī varbūt tev nav, jā, un viss šitās te salīmējoties kopā, profesionāls sports ir pa lielam tāds, smaga profesija, nav tāds viegls ceļš. Tu diezgan ātri ielici šajā profesionālajā vilcienā. Jā, es jau sāku spēlēt no 17 gadiem profesionāli, jā, ka reāli jau 11. 12. klasē parēli mācījos, jā, un manā ziņā, man jau sanāca gara karjera, 22 gadi, priekš basketbolists tas ir garis, 39 gados beidz spēlēt, kas ir gara karjera un arī bijuši kāpumi kritumi, jā, bet vienmēr mēģinājis, kas saka, kas ir svarīgākais, protams, ģimene, ja? Un tā, lai ģimene pēc iespējas mazāk ciest no visas tās manas profesijas, ka es vienmēr esmu bijis kaut kur prom vai kaut kur, vai pēc neveiksmīgām spēlēm kaut kā tā kā
Pa lielam jau viss ir skaisti, bet pa lielam, kad ir slikta, vienīgais, kas tev glābs, tā ir ģimene. Jo draugi citreiz novēršās, ja nav, ka tev ir nauda, tad visi draugi, ka tev nav naudas. Man nav tā bijis personīgi, ja, bet es zinu, kam tā ir bijis. Ja, un daudz piemēru mums ir bijuši. Ja, un reāli ģimene un tuvie cilvēki, kas tev tā var palīdzēt tādos grūtos brīžos. Ja, tāpēc tagad ir sevišķi tie pēdējā laika notikumi. Un svarīgi vienmēr ir, ja tu redzi, ka kādam iet slikti vai kur kaut vai pazvanīt un paprasīt, vai tev nevajag palīdzību, vai vienkārši viens zvans var daudz ko izmainīt kādam. Ja, un tāpēc es arī cenšos iet sevišķi šajā arodā, kur es tagad esmu, kā funkcionārs vai kur, bet es redzu arī bijušiem sportistiem, sevišķi basketbolistiem, varbūt neiet kādam labāk, ko es paaicinu, kādu VF spēli vai pazvanu, vai uzaicinu kaut kur, vai kaut kā mēģinu, vismaz man tāda sajūta, ka es viņiem kaut kādu prieku citreiz sagādāju, un tas man tā padara tādu siltāku sajūtu. Tu karjeras laikā tu pieminēji par to, ka dēļ vai tāpēc, ka profesionālā sportista gaitas tev ir viskaut kur aizvedušas uz ārvalstīm, arī klubi tiek mainīti, cik lielā mērā vai ir tiešām tā kā vārda tiešā nozīmē cietusi ģimene un kā tas ir izpaudies? Protams, kad cevišķi, kad dēls sāka 1. klasē mācīties, tad viņi vairs nebrauc man līdzi uz ārzemēm, ja sieva Latvijā, bērniem es kaut kur ārzemēs, ja, un viņi tikai brauc brīvlaikos vai citreiz sieva atskrien uz kādu weekendu, ja, un ir tad smagi iedomājies, ka tu spēlē kaut kādas spēles zaudējis, pats slikti nospēlējis, viens pats kaut kur ārzemēs, ja. No vienas puses, ja viss skaisti, tur bildēs, visi tie čempionāti, ja, bet tas pressures vai tā, kaut kāda nosacīta tā depresija, viss, aizēj mājās, tu esi viens, nav bērni apkārt, neveiksmīgi spēle, un tad tu domā, ka man visu to vajag it kā, ja, bet... Ir bijuši tās domas? Nē, ir daudzreiz, jā, un tad ir daudz, kas salūst tādā brīdī, kaut kas, nezinu, aiziet alkohols, cigaretes, jā, varbūt kaut kas stiprāks. Un ļoti daudz piemēru tādi bijuši. Ja? Arī kaut kāda citreiz ir neveiksmīga dzīves biedra blakus vai sieviete, ja? Jo sievietes jau arī gudrs, ja? Kad nauda ir un tu esi smuks un slavens, tad arī pieķerās. Ja? Bet tā, kad nauda nav, tad paliec tu nesmukāks jau, ja? Un tad viņas arī vairs tad meklē kaut kādas citas. Ja? Tā kā tev noteikti jābūt ir svarīgi noteikti būt arī īsto cilvēku, lai tev arī citreiz, ka tev ir neveiksmīgi brīži, lai tos neveiksmīgos brīžus jūs kopā pārvarat. Un tā, kad ir slavas brīži, tad arī izbaudat. Jā, bet pa lielam esat normāli piezemēti un palīdzat viens otram arī krīzes brīžos. Tu jau pieminēji par to, ka, teiksim, neskatoties uz vai kā tev ir gājis, kad ir bijis, kad nav bijis, ka reāli, kad nav tā kā tevi izvēlējušies draugi pēc tā brīža statusa vai attiecīgi konta stāvokļa vai māka biezuma. Bet kā tev personīgi, es tevi zinu, bet, protams, ka nepazīstu, bet vismaz tik daudz, cik no malas skatoties, nekad Jānim Blūmam īsti nekāds nimfs virs galvas vai kaut kādi lieli balti spārni uz lāpstiņām, kuri paceļ tevi un tā kā dara pārākus pār citiem, nav bijuši. Runa ir, protams, par šo slavenību, sportistu, zvaigžņu slimību vai tādu sākt pieļaut kaut kādu visatļautību attiecīgi tikai tāpēc, ka tev ir un tu zini, ka tev būs. Noteikti, kad viss jau sākās ar ģimeni, jā, ar vecākiem, kā audzinājuši brālis, māsas, vecāki, jā, kaut kāds viņu piemērs, kā viņi ir, teiksim, ko viņi darījuši, es mēģināju kaut ko sekot, bračku spēlēju, tur basīt, ja es tur sāku. Un viņi mācījās labi, es tur mēģināju mācīties, ja mamma skolotāja uzsver, ka izglītība vienmēr svarīga. Šitādas te manās nianses, tad jau man aizgāja basketbols, bet, vecāki pateica, tu vari spēlēt, bet augstākā izglītība jāiegūst, iegūt man ir bakalaura tiesību zinātnēs, ja, un kas man tagad tieši pēc karjeras arī daudz palīdz, jo es varu, kā saka, man vieglāk kaut kur dabūt darbu vai novērtē arī cilvēku to, ka man ir augstākā izglītība, ja. Un arī pareizo sievieti noteikti satika savu sievu Lieni, 17, 18 gados mēs jau sākām draudzēties, un arī bija brīži, kad mums bija 2 lati makā, ja, un brīži, kad mums bija normāls stāvoklis, ja, mēs arī izdzīvājām to brīdi, ka varbūt nebija tik labi, ja. Un tas noteikti man kaut kādā ziņā arī palīdzēja kā profesionālam sportistam. Un vienmēr arī sievai bija tāda augsta laktiņa, ja, kad, teiksim, arī bijušas labas spēles, bet to arī labāk, ja.
Un arī, ja kaut kādas neveiksmīgas bijušas, vai jāsaņemās, ja, un mēs kaut kā abi tam smagam periodam, kā smagam, kaut kādiem smagiem brīžiem mēs esam gājuši kopā cauri, ja, un tas noteikti man ir palīdzējis. Citiem varbūt tie smagie brīži aiziet tur, ka viņi aiziet kaut kādā tusiņā vai kaut ko normāli piedzerās vai kaut ko un aizmirst to visu to tur. Un nākamā dienā, tā viņi remdē savu sāpi pa lielam, ja. Es tāds nebiju. Man iespējams, nezinu, brālis būtu tāds tusētājs vai kaut kur, tas iespējams arī būtu, ja, bet man bija labs piemērs. Būtu iespēja no kā ņemt piemēru. Jā, un tajā laikā sevišķi tajos 90. beigās, ja, tas man nebija arī tas gadžeta laikmets, ja, kur, nezinu, randiņi varēja sarunāt Facebookā vai kur, bet mēs gājām un socializējāmies, ja, un tajā laikā tagad ir daudz savādāk. Viss, ja, jo viss tur notiek virtuālajā vidē un tā. Un viss tu ievadību, ko un tu atradīsi internetā, ja. Minēja arī šos jocīgi skan vientulības brīžus, bet tie ir vientulības brīži, ka tu esi projām un ka tu esi tiešām viens pats. Dažreiz mums pilnīgi ir nepieciešams pabūt vieniem pašam ar sevi, bet dažreiz tas patiesībā ir kaitīgi un pat bīstami, ka tu esi viens pats un nevis atstāts, bet tā ir apstākļu sakritība. Tu esi no tiem cilvēkiem, personām, kuri nekautrējās lūgt palīdzību tajā brīdī, kad tu jūti, ka kaut kas nav tā kā, kad braucam ar ragaviņām zemē tīri tā, emocionāli, mentāli. Man īsti tādi brīži nav bijuši pa lielam, tādā karjerā. Ja ir, tad es kaut kā viņus pats esmu, nezinu, atrisinājis vai izdzīvojis to sāpu sevī varbūt, ja? Vai nezinu, padalījies ar sievu iespējams, bet arī baigi tā, nē, bet pa lielam, ja tev ģimenē viss ir normāli, plus mīnus, ja? Tas ir tavs darbs un tev ir neveiksmīgi brīži, to jāsadzīvo pa lielam. Bet, ja tev nav kaut kas blakus, ja, tad, kā jau es minēju, tu sāc meklēt kaut kādus blakus apstākļus un kaut kā mēģināt atrisināt savādāk, lai to aizmirst varbūt kaut ko sliktu vai tos neveiksmīgos brīžus, jo ir profesionālam sportistam, tā profesija ir smaga, kā jau es minēju. Tu esi emocionāls cilvēks? Es esmu ļoti emocionāls, jā. Tad arī jautājums, kā tu paciet pārvari vai vispār seko līdzi arī kritikai? Tāpēc, ka tu ļoti labi zini. Jā. Es esmu eksperts, dīvāna eksperts. Edža ir dīvāna eksperts. Jo mēs zinām, kā Jānis var neiemest brīvu trīnīti. Kur tu dod to piespēli? Protams, kad ir bijuši tādi momenti, kad gribot, negribot, kaut kāds kritikas vilnis pār tevi nāk, kā tu uz to esi spējis? Es vienmēr, kad kritika, tas ir baigi labi, jo kritika ir pirmkārt jāpieņem, un otrkārt kritika vienmēr dzen uz priekšu, ja tu esi normāls galvā. Ja, ja tev bijusi neveiksmīga spēle, tas nozīmē, ka tev jāšancē vairāk. Vai tas nozīmē, ka man vienmēr tos krīzes brīdis arī tā ir pārvarējis iekšēji psiholoģiski, kad, ja es nospēlēju, es slikti neesmu iemetis vai ko, es nākamā dienā jau esmu pirmais treniņā, es aizēju pēdējais, un man vienmēr tas nākamais treniņš pēc sliktas spēles vai kaut kādas neveiksmes ir bijis tā kā pēdējais, ja, un es mēģināju sev pierādīt, ka es esmu labs, ar maniem viss ir kārtībā, vienkārši bija neveiksmīga spēle. Ja? Un es esmu tos savus pretinieks vai komandas biedrs skaldījis vai nezinu, kaut ko pateicis, treštokojis vai ko, bet es treniņā eju līdz kaulam. Ja? Un citreiz jau sievas smējās, tu tik daudz spēlētājs sagatavojies, ja? Un citreiz sanāk tā, ka tu spēlē kaut kur ārzemēs, tavas pozīcijas spēlētāji, tu esi tā sagatavojies treniņos, ka viņš citreiz labāk nospēlē un noslauc tos laurus nosacīt. Ja? Un es citreiz, zinu, treniņos visur esmu bijis tas labākais, viss tur, un citreiz spēlē nesanāk, ja? Bet tā es mēģināju pārvarēt īstenībā tos neveiksmes. Un tā, kad tu jūti, ka tu treniņos vai tev viss ir kārtībā, spēlē citreiz neaiziet, tas ir ok. Tas ir ok citreiz, ja? Un es mēģināju pārvarēt tos neveiksmes brīžus, kad nākamā treniņā man jābūt labākam pa visiem. Izcili noteikti arī kāda jaunā paudze skatīsies šo te vlogu. Mums te ir režisoru Edgara laba diskusija izvērtās.
Jānis Blūms gan ir talantīgs. Paskaties, viņš ir tik daudz klubos spēlējis, tik ilgi spēlējis, profesionālo basketbolu karjeru ir gara bijusi, izlases kapteinis ir bijis. Nu, tas ir baigais talants, kur tu to talantu esi dabūjis. Ko? Nu, nosacīt, tas ir talants. Talants kaut kāds bija, bet man bija tāds liels darba spējas. Ja man bija 5 serbu treneri bijuši, nežēlīgām slodzēm, es vienmēr esmu izturējis. Un nekad neesmu žēlējies. Tur pie viena no trakākā trenera Duško Ivanovičs no zvana līdz zvanām, kā es aizbraucu 1. septembrī, tā es 1. maijā, neviena treniņa nebija izlaidis, neviena spēlē. Man bija pat viens gadījums īstenībā Spānijā, kad es spēlēju Bilbao, mēs spēlējām Spānijas finālā pret Barcelonu, mēs sākām trenēties kaut kādā 15. augustā, ja es aizbraucu, un mums bija fināls 20. jūnijā, vēl bija pēdējā spēle, ja mums būtu aizgājuši 5 spēles, nebūtu jāņem paspējis. Un es nebiju izlaidis nevienu treniņu, nevienu spēli. Es tagad nevaru noskatīties, ja mums bieži arī VFA, kaut kāds sasitums vai kas, jātaisa MRI vai kas. Man pat nebija tāda doma, ka es nevarētu aiziet uz treniņiem, man sāp kaut kāds cēlis vai ko. Es citreiz pat speciāli neteicu daktarim, jo man bija tāda psiholoģija, ka, ja es neaiziešu uz to treniņu, tad kāds aizies manā vietā, un man pofīgi, vai man ir tur zilums, vai man pusklips, vai man tur sāp rības vai kas, es iešu un kapāšu. Ja? Un pa lielam tāda bija tā mentalitāte. Ja? Tagad mums ir tāda veceņa mentalitāte džekiem. Ja? Sevišķi profesionālajā sportā. Katrs sasitums ir MRI. Ja? MRI vai paliek ārā, vai tur tos testus tie fiziskie treneri taisa arī mums VFA. Ja? Es nevaru, es tā klubu vadītājs, bet es nevaru šito te izturēt. Ja? Viss šitās tās trenēšanās normāli. Kādreiz bija dziļais pietupiens, spiešana, guļas, ķēga, ja? Tāds viss tāds bāzes vingrinājumi, un tagad tur kaut ko tur vingrojam. Nē, tas ir kā svarīgi arī, bet es tā jūtu, ka tu ritīgi uzvilcies. Jā, tā višķiņ. Jā, bet mēs tieši par to arī runājām. Okay, protams, ka teiksim, es personīgi varbūt ne galīgi liels un pilnīgs, bet tāds... Es jau aizsvilos. Talanta skeptiķis sportā, talanta skeptiķis profesionālajā sportā. Jo tu jau atbildēji uz to jautājumu, kur ir tavs talants, tas ir lielāks darbs nekā citiem, un man ir tā pati problēma. Citreiz es nesaku nevienam mājās, arī nesaku, ka man pēkšņi, vakardien krampi sarāva no pārslodzes, jo pārtrenēšanās ir, jo šodien man atkal ir treniņš. Un mana problēma ir tāda, ka ja es šodien neaizēju uz treniņu, tad tie, kur aiziet uz treniņu, kļūs labāk par mani. Un cik atkal veselīgi ir tāda domāšana? Nē, man bija perfekta tāda domāšana, kad, tāpēc es arī nekad negribēju palūkt kādu brīvdienu treniņu. Varbūt es citreiz biju nopelnījis vai kādu treniņu palikt ārā. It sevišķi tajā pīķa laikā, kad man bija kaut kāda, kad Spānijas tie 4 gadi, pēc tam Panathinaikos Grieķija, kas ir tagad Eirolīgas čempioni, tur bija tā, ka pirmkārt es izbaudīju to, caur sāpēm, citreiz sanāca daudz treniņu caur sāpēm, vai kaut kāda pēda sāp, vai kaut kāds sasitums lielāks, vai kaut kāds celi ūdens iespējams, bet tu nekad mēģināji iet caur sāpēm, un tas, man liekas, norūd, un tu padari pa veci, un ar tevīm var rēķināties komandu un treneri. Cik viegli vai grūti attiecīgi ir pieņemt jaunu komandu, jo tu jau minēji attiecīgi, un to es arī ļoti labi zinu no vecajiem labajiem mūsu Dinamo laikiem, ka leģionārs skaidrs, ka viņš ir dārgs, ka mēdz arī leģionāri būt noteikti dārgāk nekā vietējie spēlētāji, vai tu esi izjūtis tādu, ka, es nezinu, neveselīgu konkurenci, ka tu ierodies klubā, kur tu kādu izkonkurē ārā, vai vienmēr ir bijis tā, ka tev uzņem kā vienu no visas ģimenes locekļiem? Nē, it kā ir tur, kā komanda, visi ir draudzīgi, bet katrs jau tāpat cīnās par to savu vietu. It sevišķi ārzemnieki, ja tu esi ārzemēs, tad tev ir jābūt labākam. Tu nevari būt sūdīgāks, teiksim, par Spāniju, ja tu spēlē Spānijā. It sevišķi, ja tu vienā pozīcijā esi, tev jābūt labākam, tāpēc, ka viņi, Spāņi, tāpēc arī ņēma tevi, Un tas arī kaut kādā ziņā ir pressures, jo tas ir tā viena no tām atslēgām arī profesionālā sportā, ka tev visu laiku ir jābūt labākam. Bet tas arī psiholoģiski tev norūda. Psiholoģiski arī, un tu citreiz tev nesanāk, un tur akalā mājās gruzies, tāpēc ir labi, ka tev ir kaut kāda ģimene vai kaut ko tu vari parunāt, vai sieva, vai klusi atnāc, tev ir kāds vakariņām sagaida, un bērns tur atskrien, un tu aizmirst varbūt kaut kādā brīdī. Ja tu atnāc pats, tev neviens mājā nav,
tev nauda ir, slāva ir, bet tu esi viens pats mājās, nu arī... Ko ar to darīt? Ko ar to darīt, jā. Jau pašā sākumā mēs arī teiksim, par tiem slavas mirkļiem, naudas izaicinājumiem, pareiziem, nepareiziem lēmumiem un tā tālāk jau runājām. Un, protams, ka negribās atkal to visu vai spekulēt, vai runāt, vai atgriezt, bet tu arī intervijās esi teicis, ka runa ir par Jāni Tīmu, ja, ka tu vienmēr esi tas, kurš pavaicā, uzvaicā arī šobrīd kā klubu vadītājs. Un tas nav mazsvarīgi īstenībā arī spēlētājiem pavaicāt, vai mājās viss ir ok, ar ģimeni, ar sievu, vispār kā tu jūties. Bet kāpēc tiem večiem joprojām, varbūt ka konkrēti ne par Jāni šobrīd, ja, jo tu viņam biji piedāvājis palīdzību, bet lielākoties arī ne šajā situācijā, čaļiem ir bail vai kauns pieņemt šo palīdzību. Kaut vai ne fizisku, kaut vai ne materiālu, bet tikai un vienīgi tu pats teici, citreiz pietiek ar vienu zvanu. Man patīk, ka kāds man pazvan no bijušajiem komandas biedriem, uzprast, kā iet, ja man tur vakar, teiksim, viens no Lietuvas rīts, ko mēs spēlējam kopā, pazvanīja, kā iet, viņš tur būs Rīgā, varētu satikties. Tā foršs tāda sajūta, ja, un es mēģinu vienmēr tur, kur es esmu ārzemēs, arī, kādam uzvanīt, ja man kādas tuvākas attiecības bijušas ar kādu komandas biedru, un tā. Un uz tavu jautājumu, bieži vien citreiz vienkārši tas ego varbūt paaugst ir, kad atsakās to palīdzību, ja, jo zini, ja tu esi bijis slavens, daudz pelnījis, un tagad tev kāds grūtāks brīdis, varbūt, tev ir citreiz kauns paprasīt vai kaut ko. Bet tavuprāt, tas spiediens no kā ir? Tu pats viņu esi radījis, vai tas spiediens vienkārši tu pats esi izdomājis, kad ir kaut kāds izdomāts spiediens no sabiedrības, tāpēc, ka sabiedrība, tu esi bijis, nezinu, tur visur, un kaut kādā brīdī, tas ir ok, ka mēs neesam visur, ka mēs esam tikai ar sevi. Jā, šitas tāds... psiholoģiski tas ir citreiz, es jau minēju, kauns paprasīt ir varbūt citreiz, tas finansiālais stāvoklis ir kaut kāds tāds, kad... Tu pats arī minēji, ka jums ar sievu arī bijuši, negluži tieši divi lati makā, ja, bet, globāli mēs saprotam, par ko tu runā. Vai tāpēc Jānis ir mainījies, Jānis Blums ir mainījies, viņš ir citādāks, ka viņam ir, vai viņš ir citādāks, kad viņam nav? Iespējams, ka tad lielākā daļa sabiedrības tāda ir, jā, jo tu esi citādāks, ka tev ir nauda un slava, un citādāks, ka tu esi tāds, vienkārši tev nekā nav, bet pa lielam galvenais jau kāds tu, pats esi dvēselē un viss, ir, man arī, kādreiz, kad tu pelnīji, lielu naudu, jo tu varēji, nezinu, aiziet nākamā dienā nopirkt jaunu mašīnu, un tagad es tā vairs nevaru, jo man jādomā, es jaunu mašīnu gribu, man jāizdomā, jāiznazāls, jāprasa sievai, mēs varam to, vai kā tur būt, vai aiziet, tad tu varēji uzreiz aiziet nopirkt, ja, un tev jāmāk noteikti sadzīt, tas jau ir tas sportistiem, tas galvenais, kad tu māki sadzīvot, un pieņemt, un varbūt tā, ka tev ir tas slavas mirklis, un tu pelni lielu naudu, jau padomāt jau par to nākotni, ja, kaut ko. Tas skan baigi pēc grāmatas. Jā. Kad tā grāmatās ir rakstīts, tipa grāmatā. Baigi smagi. Bet tas ir izaicinājums. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Tā, kad tu beidz, tu vienkārši iedomājies, tu esi 22 gadus spēlējis profesionāli, un pēkšņi no rīta pamodies, un tev nav jāiet treniņu pofīgi. Tev nav jāiet treniņu. Tas ir viens, bet otrs ir tas, ka mēneša 5. datumā tev nebūs ieskaitījums kontā, teiksim, ar 4 nulēm. Jā, teiksim, 50,000 tev nav, tev nekā nav, neienāk tai 5. vairs. Ja? Un tad ir, un tev jādomā, ko tu darīsi, kādi izaicinājumi un tā, Man bija vieglāk varbūt tāpēc, kad man uzreiz piedāvāja palikt basketbolā. Ja es pabeidzu spēlēt, man piedāvāja Edgars Jaunups, nākt VFA pa padomus priekšsēdētāju, tāds amats, un es jau nezināju, ko es varu izdarīt. Man piedāvā padomus priekšsēdētāju, es domāju, ko es varētu darīt tagad. Un es nācu kaut kādām savām idejām, un es atradu to vietu, ko es varētu vislabāk darīt. Ja? Un palielam es piesaistu finanses VFam. Ja? Un tas man, kaut kā, ja man pirms 10 gadu pateikt, es neticētu. Ja? Bet, man patīk komunicēt cilvēkiem, prezentēt klubu, braukāt, klubu sejai, nosacīt. Ja? Un rūpēties to, lai klubam būtu labi. Un arī Latvijas basketbolam palielam. Ja? Mēģina arī jaunos kaut kādus projektiņus, kur mans turnīrs ir, man nometni, tur citreiz patrenēja kaut ko, tur biznesmeņus, kaut ko mēģināt sev atrast,
ne kā profesionāls sportists, bet kā funkcionārs, bet arī basketbolā viss. Ja? Tu vari it kā, ja tu gribi, tu vari. Tu nav bijusi tagad, es nezinu, patinam bišķiņu tā kā VHS magnetofonā lēntu atpakaļ kaseti. Tāda doma bijusi, ka pēc karjeras beigām tev viss ir putekrējumā jau šobrīd, un ka pēc karjeras beigām tu nestrādās vairāk. Nē, es tā nevaru. Tas ir... Tu varbūt tā, kad tu spēlē, tu domā, ka tu nestrādās, bet tev prasās tā komunikācija, tā socializācija ar cilvēkiem, tā aprite, ja? Un tas pietrūkst pa lielam. Ja tu vienkārši nospēlēsi, vienkārši pazūdi, vienkārši mājās savā alā, kaut kādā brīdī tu salūzīsi, vai es nezinu, cik tu ilgi tā nodzīvos, bet tev jau, ja sevišķi jau normāli sanāk uz karjeru, un tā tu jau daudz cilvēkiem var iet kā mentors vai iedot kaut kādas labas advice, ja? Un to man liekas, man bija pietiekami... Savādāk sanāk, ka tu tāds suns uz sienu kaut kas to viss ir, un tu turi to visu sev. Man pa lielam arī, ka pabeidz, VFA, tad labi, tur projektiņš, tad to, un man patīk tā darbošanās un tā kustība. Kāds ir šīs dienas basketbolists, salīdzinot ar Jāni Blūmu, kad viņš sāka spēlēt? Tīri tā, gan fiziski, gan psiholoģiski, gan mentāli, gan meistarīgi. Tagad ir baigā, konkurence milzīgi, ja? Visas tās iespējas pasaulē ir, kādreiz, kad, tajos 95. Visos tajos, tad jau bija grūti kaut kur uz Ameriku aizbraukt vai pa Eiropu kaut vai, ja? Tagad tu vari visur, ja? Pa lielam NCAA, studentu basketbols, NBA, Eirolīga, tur labi klubi Eiropā, bet, pa lielam jau tāpat no katra gada, ja ir Latvijā 2 vai 3 profesionāli sportisti, kas spēlē augstā līmenī basketbolu, tas jau ir daudz, ja? Tā kā iedomājies, cik sāk tu pats jaunats līgā, ja? Tur sākam mēs reizē vienā gadā, nezinu, 1000 bērni, ja? Un tad no tā 1000, beigās 18 gados, 19, paliek 2. Bet tie 1000 jau viss cer, ka viņi būs tie profesionālie. Ja? Jā, bet kā tas ir atkarīgs? Es zinu, pastāsti citiem. Tu viens tikai no manis, tas nebija atkarīgs. Nē, tā ir veiksme nenormāli arī. Tev jābūt īstā laikā, īstā vietā, pie pareizā trenera. Tur ir ļoti daudziem faktoriem jāsakrīt, ja? Un it sevišķi mūsdienās. Daudz sporta veidu arī pieejami, daudz blakus apstākļi, ja, visi šitie TikToki, Instagrams, visi tie veiksmi, traumu kaut kāds faktors, visur jābūt jau uzreiz, ja tu redzi jau kaut kādu talantu sevī, tad jābūt baigi tādam gudram to talantu realizēt, ja. Kādreiz mēs arī īstenībā viena lieta, ka mēs tikai tagad nodarbojamies ar vienu sporta veidu, bet jābūt vispusīgam, ja? Jo tā ir arī atslēgas pozīcija, kad mēs, teiksim, basketbols, tad 1. klase līdz 12. tikai basīts, bet jābūt vispusīgam. Tur vieglatlētika, tur slēpošana, tur futbols, volejbols, ja? Vispusīgam, ja? Un tad tas ķermenis arī pieredīs un tās traumas būs mazāk. Šīs lielās karjeras gadu laikā tev pieredze ir wow. Tu esi izdzīvojis gan augšas, gan lejas, gan slavas, gan kritiku. Tā kā visu lielo kokteili. Tu tagad zini, kā tas ir, ka tu esi profesionāls basketbolists, vai profesionāls sportists, ja, ar visu no tā izrietošā. Vai šodien 17-gadīgam Jānim Blūmam tu tādu pat karjeru novēlētu un izvēlētos, vai tomēr būtu kaut kas mazliet citādāks, savādāks, ko tas 17-gadīgais tomēr pirms ielikt lielajā profesionāļu vilcienā būtu viņu jāsagatavo? Jo man bija dilēma īstenībā, kad es pabeidzu vidusskolu, es gribēju braukt uz Ameriku. Man jau bija piedāvājums no Amerikas, bet es nevarēju aizbraukt, jo man jau bija profesionāls līgums. Es varēju aizbraukt, bet man būtu jāsēž malā. Jā. Un tajā laikā arī Janičēnoks brauc. Viņš pēc gada brauc, ja, bet viņš palika malā, viņam pusgadu iedeva, viņš nevarēja vienkārši spēlēt, tāpēc, ka viņam bija profesionāls līgums. Es jau to zināju, ka man arī drautā nespēlēšana pusgadu, un es neaizbraucu. Tad tagad noteikti 17 gados es būtu to Amerikas ceļu pamēģinājis, ja. Jo tagad NCAA ir tādas lielas iespējas, ir, kā saka, liela nauda, ir arī liela slava, visa atpazīstamā, visa tā studenta dzīve. Es domāju, ka es būtu paprovējis Amerikas ceļu. Tagad jaunajiem Jāņiem Blūmiem tu to ieteiktu?
Noteikti, ka jauniešiem, kas spēlē... Faktiski, ko tu vari ieteikt? Tu jau visu to iesaki caur Robertu. Jā, tāpēc varbūt es te kaut kādā ziņā savu sapni tagad izdzīvoju caur Robertu, jo Roberts ir Amerikā un spēlē Davidson koledžā, jā. Un viņš gribēja, es arī gribēju, lai viņš pamēģina, jo man nesanāca, un es gribēju redzēt, kā viņam sanāks, jā. Tā kā, priekš freshman gadu viņš spēlē diezgan ok. Tā kā redzēsi, kā viņam iet, bet noteikti, ka jaunajiem, ja ir tāda izdevība spēlēt Amerikā, dabūt sevi šo scholarship, ja, jāizmanto tādu iespēju, jo tur nošaus 2 zaķus ar 1 šāvienu, iegūs izglītību un spēlēs labā līmenī basketbolu, un tad jau skatīsies, kas tā sanāks. Šī vloga tā pamatēma mums ir, ka emocijām dzimuma atšķirības nav un reāli, man priekšā sēž, jums priekšā sēž, reāli vecis ar lielo burtu, bet tas vecis ar lielo burtu Jānis Blums nav vienkārši vienā dienā taisīts. Viņam tāpatās ir gan emocijas, gan kāpumu un kritumu un visa šī te gāma. Bet tavuprāt, tam īstajam vecim, tam klints vecim, visu varošajam vecim, vai viņam drīkst būt arī tādas nevarīgā emocijas, tādas, pažēlo mani emocijas, es gribu pasūdzēties emocijas. Bijušas ir, jā. Es arī esmu raudājis, jā. Citreiz vienatnē, jā, kaut kas, noticis vai ko, vai no emocijām, no prieka, jā. Īstenībā es vairākas reizes arī citreiz kaut kādā izlases ģērt vai kaut kādā runas laikā tevi izsprāgst, ja, bet tas ir baigi labi īstenībā. Tu no tā kautrējies? Nē, vairāk nē, kādreiz varbūt jā, bet... Ko par mani padomās, ka man tur puņķis tek un asaras sacīs? Nē, bet tas īstenībā es to novērtēšu pretēji, kad ļoti labi, kad ir emocijas un īstenībā tagad jaunatnē, ja, kad daudz vecāks sūdzās, viņš tur rauda ārdās vai ko. Bet es saku, paldies Dievam, jo viņam ir emocijas, jo lielākā daļa 90% nav. Tu aizies jaunatnes līgas treniņu, tur ir kapa klusums, tikai treneris varbūt kaut ko bišķi parunā, ja? Bet vajag emocijas, kaut kādi kašķi, kaut kādas labas emocijas, ka iemet, ja? Bet jābūt ir emocijām, lai kaut ko sasniegtu. Mūsdienās, man liekas, viena no tām problēmām, ka mums nav emocijas. Teiksim, pasties Itālijā treniņu vai Spānijā, ja, kur visi tur runā, tur tāda aktivitāte, visu, un aizies Latvijas jaunatnes basketbola līgas kādu no sporta skolām uz treniņu, ja. Un tad redzēs tās atšķirības, ja, kad ir klusums, ja, un mums jābūt, tas varbūt arī tāpēc, ka mēs varbūt tāda mentalitāte ir latviešu vai kā, bet emocijas tas ir baigi labi, kad ir mūsdienās. Vienalga asaras vai kaut kas, bet tas to vajag. Man bija emocijas mājās pie TV ekrāniem, kādas tev bija emocijas arēnā Rīga, kad tev tikā pateica lielo paldies, jo reāli es nezinu, man liekas, nobimbājos jau, protams, es esmu arī dzīvs cilvēks, un es zinu, es saku, nepazīstu, bet zinu tevi, esmu tev līdzi dzīvojis, un galā, ka es tagad šodien gatavojoties logam, atceries, kad mēs pirmo reizi satikāmies? Neatceries. Mēs Latvijas jaunatnes basketbola līgas apskatu taisījām. Un tā bija Latvijas basketbola līgas Sprite līga, manuprāt. Un tad mēs, Janičēnoks, Šķēle un Zenta Valtera bija vadītāji līgai. Tad mums vajadzēja kaut ko ar Sprite izdarīt. Un šobrīd tas izskatās stulbi izskatīties. Mēs ziemā stāvējām tur pie Salu tilta viaduktiem. Un tagad pamētājam tos spraitus. Es Jānis, Kristapam, Kristaps Armandam. Un šeit man ienāc prātā. Kaut kā atceros, jā, pa spraitiem. Bet tas iznāk Jānis ir 10,000 skatītāji. Jā, tas ir noteikti, ka tas vis tāds labākais mirkli, ka tu esi, paldies noteikti Basketbola Savienībai, ka tādu mirkli man sagādāja, bet tas arī īpaši, tas bija man īpašs mirklis, un īstenībā jebkuram sportistam tas ir svarīgi, ka viņi novērtē, ja, un arī, ja tu daudz esi nospēlējis vai kaut ko sasniedz, tas ir baigi labi, kad federācijas vai kāds pasaka paldies, un tas arī iedod stimulu, es domāju, jauniešiem vai to, ka viņi arī gribētu būt kādreiz tajā manā vietā, un es nekad noteikti nevarēju iedomāties, ka es sāku spēlēt basketbolu, ka man pateiks paldies valsts vienība, arēnā Rīga, un kad es varēšu kaut ko pateikt arī 10,000 cilvēkiem ģimenes priekšā, ja, tas can get better than this. Kādi ir nākotnes plāni? Kas tālāk dienas kārtībā? Treniņš vēl viens droši vien? Nē, man šodien, kā jau es saku, kaut ko labu patīk, tad šodien ir Baltijas basketbola līgai jauniešiem Saldu ir turnīrs, un tur es esmu izveidojis arī
kas saka, arī pēc karjeras izveidojis tas dēls savu brendu ar sadarbībā Smiltens piens, palaidām proteīnu smūtiju, Blums Power, ja, un tad būs mans Blums Power smūtiju metiens, kurus uzsaukšu kādam uzvarētājiem, kastē smūtijiem, pats aizbraukšu un finālu uzmetīšu ar uzvarētāju. Iemetīs? Tie ir 2015. gadi, tas nozīmē, viņi ir 9-gadīgi čaļi, ja, tā kā es domāju, ka būtu forši uzmest, jo noteikti, ka ja es būtu 9-gadīgs un būtu tajā laikā atbraucis, pieņemsim, Edgars Šneps, jā, nu, tad man būtu biks pilns. Jā. Tā kā es domāju, ka viņiem arī varētu būt priecīgi uzmest manīm finālu. Bet, zinu, ko no šīs sarunas es tev pirmkārt saku paldies, bet es personīgi paņemu un noteikti daudziem iesaku paņemt to tavu neapstāšanos, lai vai kā, ka joprojām tu dari, kas tev patīk, un tu esi tur, kur tev patīk, un to enerģiju un to dzīves darīšanas prieku, jo pretējā gadījumā, jā, nu, sēdēt mājās šīkstēt tik pa laikam vajag, bet tā kā galīgi neko nedarīt un šīkstēt ir galīgi garām. Okay, paldies, ka uzaicināji. Jā, paldies tev, forši dienu.